Man ļoti uzrunāja tieši tā patriotisma ideja, jo doma tā, ka mums vajadzētu izvēlēties Latvijas preci, piemēram, Latvijas ūdeni, nevis pārmaksāt par to, ko mēs pērkam veikalos, piemēram, no Alpiem. Jo mēs nevien pārmaksājam par transporta izdevumiem, bet mēs patiesībā maksājam arī par dabas piesārņojumu, kas man likās tāda ļoti audzinoša vērtība, ko tālāk nest arī jauniešiem. Tāpēc es pievienojos šim projektam, un kopš es esmu šajā projektā, es tik daudz apgūstu par ūdeni, vispār par zemes dzīlēm. Tas, ko mēs, kā zinātnieki, arī izpētīja, tad tas ūdens, kas mums Latvijā ir sastopams, viņš ir tikpat labs kā ārvalstīs. Tā kā, tad nav nozīmes vispār pirkt ārvalstu ūdeni, jo mūsu ūdens taču tā ir mūsu bagātība. Un kas ir arī interesanti, tad, ja citiem tas ūdens ir liela problēma, tiešām viņiem ir jāpērk pudelēs, tad mēs jau varam arī dzert ūdeni no krāna, jo viņš ir ļoti labs. Atšķirība, protams, ir tas, kas ir no kādām trubām viņš nāk.